Svarīgākā lieta par šīs te datu bāzes veidošanu bērna zemapziņā, kuru viņš varētu šos rīcības modeļus attiecīgajā brīdī paņemt un lietot. Nu labi, tad runājot par pasaku. Par pasaku dzinošo spēku. Stāsti par to, ko es pat arī esmu sajutusi, kad cilvēks ir viena no lielās sistēmas apakšsistēmām. Tas, ko es no rīta teicu, jā, kad es arī tajā pasakā un pasaku terapijā sajūtu, ka tā ir sistēma. Un kāpēc arī es daru to, ko es daru. Un tātad cilvēks ir maza sistēma, kas sastāv no vairākām sistēmām un iekļaujās lielajā pasaules sistēmā. Un cilvēkam tas, kas viņam būtu jāizdara, ir jāizpēta sevi, pasauli un savu vietu pasaulē, kā es iekļaujos tur, kur ir mana vieta. Un tas ir tas, ko dod pasakas. Jā, tātad dod vides, vietas un jēgas orientierus. Tātad pasakās ir informācija par to, kā iekārtot pasauli, kādas robežas, kas notiek ar cilvēku dažādos dzīves periodos, kādi posmi, lamats, grūtības, vērtības. Tas ir tas, ko man šķiet, visi tā kā arī zina. Jā, tad arī uz pasakām var paskatīties tā, ka tas ir tas, ko es tikko rādīju, jā, tad ir šī te informācija par to. Bet man ļoti patīk arī paskatīties uz pasakām, ka tās ir arī attēlota cilvēku psihiskā realitāte, cilvēka dzīves iekšējā ritma, pretrunas, garīga meklējuma scenārija. Un, kad es strādāju ar pasaku terapiju tieši gan grupām, gan individuāli cilvēkiem, tad mēs skatāmies uz kaut kādu pasaku, un viss, kas pasakā notiek, nav tikai tā ārējā realitāte, bet visi tēli, kas ir pasakā, ir arī mani iekšējie tēli. Ja tā ir pasaka, es nezinu vienalga par 3 tēvu dēliem, tad manī dzīvo šie paši, gan tas pirmais dēls, gan tas otrais dēls, gan tas trešais dēls, gan arī tie visi palīgi, visi tie, un tā ir tā cilvēka iekšējā psihiskā realitāte. Un man šķiet ļoti vērtīgi paskatīties uz pasaku gan tā, gan tā ir mana. Viss, kas notiek pasakā, ir mans. Pasaku terapijā cilvēki paši raksta savas pasakas. Ja? Un tad tur tie visi arī attēlojās. Tā. Es atskaros ar metaforisko psiholoģiju. Tas ir tas, ko es jaunu atradu. Ja, kad metaforiskā psiholoģija, es tagad nestāstīšu par to, kas viņi tur tādi ir, bet man patika tieši šie te dzīves posmi, kādus metaforiskās psiholoģijas autori izvirza, es arī uzvārdu šobrīd, nāc laikā vairs neatceros, šos te dzīves posmus, kuriem varētu arī piemeklēt arī tās pasakas. Kad es veidoju šo prezentāciju, es sapratu, ka tas vēl ir jādara, jo man nav piemeklēts, piemēram, konkrētas pasakas. Ja, tad līdz pirmie 1, 2, 3 gadi ir, kad cilvēks nevis veido, bet apgūst pasauli. Vienkārši apgūst, kāda pasauli ir aptaust, apčaund, izrāpo, pagaršo, ierauga. Jo pirmais bērniņš piedzimstot, viņš ienāk absolūti svešā pasaulē. Viņš skatās mammas acīs, un mammas acīs viņš mēģina ieraudzīt sevi. Kas tad es esmu? Viņš skatās lielām acīm savas mammas acīs, un caur to viņš mēģina saprast, kur es esmu, vai te ir droši, vai te nedroši. Viņš ieraug tās savas mammas acis. Un viņš meklē savas personīgās pasaules spoguļām tēlu. Un tad pamazītiņām apgūstot pasauli, viņš veido šo te pieredzi par to, kāda ir pasaule. Un formējas, man patīk šīs te, ko arī pasaku terapijā daudz izmanto, dzīves kartes, tā kā simboliskā tā dzīves karte, kad bērnam pamazītiņām, jā, viņš ienāk, viņš pats nav kā balta lapa, bet viņš ienāk pasaulē, un pasauli tomēr viņam vēl ir balto. Un tad pamazītiņām viņam sāk veidoties kaut kādi tēli, kaut kas tajā kartē aizpildās. Aha, tur ir mamma,
kāda viņi ir. Tur ir pupas, tur var dabūt ēdienu, tur ir gūtiņi, tur ir silti, tur ir labi. Nu, pamazītiņām pirmos 2-3 gadus viņš veido šo te savu pirmo savas pasaules karti. Un šeit varētu nākt, es tagad, kad es vakar rakstīju to prezentāciju, tad sapratu, ka šeit varētu nākt kaut kāds jau konkrētas pasekas, kuras bērniem varētu lasīt. Tās ir pašas vienkāršākās dzīvnieku, tādas pašas vienkāršākās pasakas, kuras stāsta tieši par šo te, kāda ir pasaule, kas tur atrodas, lai veidoto šī te dzīves karte, bet arī jau tā kā arī emocionālā dzīves karte. Jo bērns virzās uz objektu, kas rada patīkamas sajūtas, un prom no objekta, kas rada nepatīkamas sajūtas. Tas ir pirmais. Jā, un tas ir pasakās iekšā. Šitas ir labs, tu pie viņai, šits ir slikts, var neiet. Mums no viņa nepagabā. Tas, ko kaut kas šodien vēl teica, ka bērns jau jūt, viņš jau patiesībā jūt, jā, to tanti vai to kaimiņiem, kaut kur šodien izskanēja šis te. Tā, tad 3-5 gadi, kad viņš mācās viņu nosaukt. Nosaukt viņš jau mācās jau arī līdz tiem 3 gadiem, bet katrai lietai piešķirt saprotamus nosaukumus, apzināties sevi, es, tie 3 gadi, jā, pēc citām psiholoģijā, esošām psiholoģijām, tur ir tas 3 gadi, un tad viņš sāk meklēt sev vietu. Jā, nu tā kā fiziski arī. Es neiedziļināšos ceļā iekšā, bet runājot par pasakām, tad arī šeit ir kaut kādas, var pildēt katrām šim tam dzīves posmeņām konkrētas pasakas. Jā, šeit jau iet sarežģītākas pasakas. Nu, tā kā 3-5 gadi. Tur, kur jau sevis apzināšanās, es maz drusciņi biju uzmetusi, bet es tagad vairs neatceros, kuras rakstīju. Un tās savas vietas atrašana, tās varētu būt jau sarežģītākas dzīvnieku pasakas, kur jau ir iekšā vērtības. Un 3. posms ir cēloņu un sēku likumsakarība, kad jau cilvēkā veidojas par tiem gadiem, es tagad lasīju metaforisko psiholoģiju, man liekas, ka viņi varētu būt tā kā uz atpakaļu. Ne 10-11, bet varētu pat jau 8-9 būt. Tad, kad veidojas cēloņa saka likumsakarību izpratne un priekšstats par katras darbības cenu un sakām. Un jēgas izpratne. Ja 3-5 gados var runāt par jēgu, bet viņam nav tāda patiesa tā jēgas izpratne. Tad šeit jau var nākt brīnuma pasakas, sadzīves pasakas, kurās ir cēloņu saku likumsakarības. Un šīs te pasakas, piemēram, ja gatavo grāmatā vai arī izstrādā kaut kādu materiālu, kā strādāt pasakām, tad ir jābūt paskaidrojumam. Kā pieaugšais var viņu paskaidrot, var pāanalizēt, jā. Šeit varu kaut kādu ļoti vienkāršu piemēru pateikt. Tā kā par cēloņu saku likumsakarību. Tādu konkrētu dzīves piemēru, kā to var darīt. Kukulītis. Vienkāršā pasaka, kur visi zina, visi 1. klasē vai pat agrāk bērndārzā viņu lasa. Jā, un tad ir pāanalizēt šo pasaku, tad ir jautājums, vai tā pasaka ir laimīgām vai nelaimīgām beigām? Skatoties, kuru tēvu bērns sev izvēlās vistuvāko. Kuram tad? Vai lapsai vai kukulīti? Ja kādam patīk tā lapsa ļoti. Bet pasaka ir laimīgām vai nelaimīgām? Kā jums šķiet? Bet kukulīšu mērķis jau ir būt apvērsts. Jā, tad brīdī, kad mēs šito saprotam, tad liekas, ka laimīgs. Bet vispār man visu mūžu likās, ka tas ir ļoti bēdīgs fakts.
Nu, bērnībā bērni. Nu, tas nav bērni. Jā, kā tu atceries kā bērni. Tas ir bēdīgs fakts. Ir kukulīts, Man vienmēr bija tā sajūta līdzīgi, tā kā Ziedonim bija tā pasakā būt derīgam. Nu, kam tu deri? Nu, kukulīts derēšanai, viņš nabadzīgs skraida pa pasauli. Tas viņš vairs neatceros. Bet es tomēr, viņš skraida pa pasauli, viņš ir nabadzīgs. Un tad viņš ir apvērts, viņš tagad ir derīgs. Beidzot ir pie vietas, jā. Bet jā, tu īsi aizlaidies no tās savas misijas, jo kukulīts jau ko viņš izdara, viņš aizlaižās. Latviešu daudz pasakā, pat ir drusciņi savādāk. Kukulīts nevis aizbēg no palodzes, tad, kad viņš ir izcep, bet viņš aizbēg tad, kad viņu atver krāsni saimniec un tad, kāds tu esi smāržīgs, kāds tu esi foršs, kādu mēs te veidīsim, es pasaukšu mazbērnus un mēs visu bēgu forši veidīsim. Un viņš vēl nav gatavs. Viņš nav gatavs un viņš no tās līdzes aizlaižās projām. Un tad vēl viens tā kā rakurs kā paskatīties, bet ja tu esi aizlaidies prom no tā savu likteni, jo liktenis ir būt apēstam, nu, viņam jau liktenis būt apēstam tā forši, sveču kā izsmalt tur pie mazbērniem. Ar godu un cieņu. Ar godu un cieņu un slavēts. Bet ja tu esi aizlaidies, ko viņš dara? Ko kukulīts dara? Kādas viņa darbības? Skrien pat atceņu uz priekšu. Un sāk teikt pēc kārtas visus. Un ko viņš tā dara? Nu, katreiz viņš mēģina no viņam izmānīties. Ko viņš dara? Stāsta to stāstu. Un ko viņš stāsta? Vecīts un vecenīte. Izcepa tur, lika krāsni notur. Un tad es no vecīša aizbēgu no vecenītes. Un arī Kas netiek ar viņu pašapziņu? tajā brīdī, nu, viņš sevi tā kā, jā. Viņa pašapziņā, vai ne? Viņš ir no turienes, un tad viņš nonāk, latviešu tās pasakā, viņa cūkā pēda. Nu, tur citi tie tēli viņa priekšā nāk. Un tad, kad atnāk pie cūkas, viņš dara to pašu. Tā es aizbēgšu no tevs, un ko tu te? Un ko tā cūka dara, vai arī krievtautas pasakā tā labs? Ko viņa dara? Es nezinu, vai cūka to darīja, bet labs Es nedzirdu, nāc man tuvāko uz ausīm. Cūka to pašu, būtībā to pašu. Ko viņa dara ar kukulīšu pašapziņu? Nu, viņam vēl piešpricē. Protams, ka es varu uzkāpt tev uz austīs, un kur tikai negribi, ja? Palieli, man vēl palieli, ja? Bet būtībā ir tā dziļāk ieskatās šajā pašā pasaciņā, kad to, ko viņam būtu iedevusi tā ģimene, viņš jau ir izslāpis pēc tām. Viņam iedod tā pati cūka vai tā labs. Ja, nu tā kā, nu tāda dziļāk paskatoties, ja? Bet viņam, tas ir tagad pseido kompensācija. Viņš dabū kompensāciju par to, kas viņam ir pienācies, ka viņš būtu gatavs, izsākts, viņam tas pienāktos ar godu, ar gardu muti, pie skaisti klāta galda, viņu apēstu un būtu forši. Viņu apēd tāpat, bet viņu apēd... Nu, degradētā vidē, nu viņš patiesībā degradējas. Tajā brīdī, kad viņš vairs nav derīgs. Rāpo par dubļiem. Jā, Tur, jā, tā kā tur tā morāla ir tā, ka tev nedrīksti nebūt derīgs vai nedrīksti mukt prom. Tev jāzina sava vieta, tev jāzina tā sava dziesma. Sava dziesma, jāzina, jā. Un tad, kad viņš ir aizbēdz, viņš visiem dzied vienu to pašu dziesmi. Es tur aizmuku no tā, es tur aizmuku no tā. Bet vēl var paskatīties šo pasaku tādā veidā, ka skaties, kas tev par purnu ir pretī. Nu, kad tu dziedi to dziesmu, es tur aizmuku no tā, un tur nu, vairs nav to tur zaķis vai vilks vai vēl kaut kas, bet tev tur priekšā labs vai cūka, jā? Nu, skaties. Un tas ir tas pats, tā kā dzīvē, ko mēs mācam bērniem, nu, lai cik tur skaista mašīna, lai cik skaists un labs onkulis sēž viņā, un kādu viņš dziesmu viņu dzied un kādas koņšas piedāvā, nu, nekāp viņā iekšā. Jā, skaties, kas ir. Tas, nu, tā kā, nu, pie dzīves pievākot to pasaku. Jā, nu, tāda... Strādājuši šis aspekts, jā, tā. Jā, nu, tā kā, nu, nav. Nu, tā ir mācīt par katras darbības cenu un sekām. Jēga, jā. Tā ļoti vienkārši pasaka, bet viņā ir vairākas tās jēgas. Un katrā šajā te tautas pasakā var atrast tādas vairākas jēgas no vairākiem rakursiem paskatoties. Un pedagogie bērniem ir to spējīgi izdarīt. Jā, vecākie bērniem to spējīgi izdarīt. Nu, ja viņiem tā kā to matricu vajag iedot. Jā, tad
Katrā pasakā ir ļoti dziļa jēga iekšā. Ļoti, un vairākas tās jēgas ir. Nu tā, tad izpratne, ka ne visu šajā pasaulē var ietekmēt un kontrolēt. Arī pasakās ļoti daudzās ir, jā, kad bērns, kad ir maziņš, viņam ir tā mazā bērna tā, kaut kā saucās, viņš es vairs neatceros par labi. Bet var sakot, bērnam ir tāda sajūta, ka es esmu pasaule esmu es, ka es varu izsaukt lietas pasaulē. Viņš ieraudās, pups klāt. Viņš ieraudās atkal ēdienas klāt. Nu, ko dara vecāki, ja? Un viņam rodas sajūta, es taču varu izsaukt lietas visā pasaulē. Un tā viņš tā kā līdz kaut kādam laikam, līdz kaut kādiem 7 gadiem aptuveni, bērnam ir tāda sajūta iekšējā, ka es radu pasauli. Tā taču ir taisnība. Nu, tā ir taisnība, nu jā. Jā. Bet pienāk vecums, kad jāsāk saprast, ka es neradu pasauli, un es nevaru visu ietekmēt un kontrolēt. Jā, un šeit ir ļoti daudz pasakas, kuras šito saka. Jā. Nevari. Man arī bija izrakstīts, bet es tagad nemeklēšu tās pasakas. Tas ir varbūt nākošais, ko es varbūt varētu lietas labā izdarīt. Patiešām sameklēt un piemeklēt tās pasakas un pāanalizēt viņas. Nu tā, un tad 14-15 gadi, nu droši vien, kad arī pēc Ilzas prezentācijas ir puikām atsevišķi un meitnēm atsevišķi šīs te varētu paskatīties, ja, kad jāsaprot kopējo pasaules attīstības pamatprincipus un dzīves likumsakarības, ar kuru palīdzību veidoja savas dzīves kopējā stratēģija. Un tad jau tajā pasaules kartē ir jēga, būtība un likumsakarības. Ja, un tad tā pasaules kartē ir izveidējusies tik, kad katiem 14-15 gadiem jau ir patiesībā noformulējusies personība. Ja, un šeit atkal ir ļoti fantastisks tieši brīnumpasakas. Ja, tīņa vecumā, sevišķi meitenēm jau ātrāk un puikām vēlāk. Ja, tas ir saistīts ar to, ko stāstīju par smadzeņu puslodēm. Ja. Par to es arī nemaz neatkārtošos, bija ļoti, ļoti labs materiāls. Ja, kad brīnumpasakas, kurās ir šīs te divas realitātes. Ja? Divas realitātes. Ir krieviski ļoti labs šī te noformulējums latviski. Viņš neskan varbūt tik precīzi. Mir javi un mir navi. Ja, tā kā latviski, nu, es tā piemeklēju, ka tā ir fiziskā pasaule un garīgā pasaule. Ja? Un brīnumpasakās darbība notiek šajās divās. Fiziskā, garīgā, fiziskā pasaule tā ir sociālā transa pasaule, tur, kur mēs dzīvojam, tur, kur viss notiek, tur, kur kaut kas nenotiek, kaut kas neiet tā, kā es gribu. Kas notiek ar varoniem? Pasakās šajās, kad viņš nosprīdīts. Viņam kaut kas trūk. Kaut kas jau nākam trūk, viņam vajadzēja pasaulē iet, ja? Un ļoti bieži ar šo varoni kaut kas ir slikts noticis. Ja? Ir meiteņu un puiku pasakas, un ir arī tā sižeta līnija, ir ļoti atšķirīga puiku pasakās un meiteņu pasakās. Par to arī tur vesels dienas nebūt vesels prezentācija varētu, ja, kad Un varonim, lai viņš kaut ko izdarītu, lai viņš kaut ko dabūtu, lai viņš sasniegtu kaut kādu mērķi, viņam ir jāiet projām. Viņam jāceļ savus dubs no savu tā krēsla, ko mēs runāju par tiem čīkstātājiem, ja, pietiek sēdēt čīkstēt. Es arī kādreiz strādāju bezdarbniekiem, un tur ir tik nenormāli tā iestrēgšana tajā sociālajā bezpalīdzībā. Es saku, bet ko tu, darba nav, viss nav. Es saku, bet ko tu esi darījis? Ko es varu darīt? Darba taču nav. Tu man stāsti, darba nav. Es saku, bet ko tu esi izdarījis? Es neko, es nāku te atzīmēties kad man vajag, ja? Es saku, bet ko tu esi izdarījis, lai tu atrast darbu? Es nāku atzīmēties, viņi man nedod.
Jā, nu, tik totāli tā sociālā bezpalīdzība, un tas ir cilvēkiem, kuri dzīvo ritīgi tikai šajā fiziskajā, sociālajā pasaulē, un tikai reaģē. Jā, man ir slikti, es reaģēju, man tur kaut kas sāp, es reaģēju. Jā. Bet tā jēga, un es varu teikt, apzināta dzīve, ir tad, kad mēs pieslēdzam šo to otru pasauli. Un pasaku varoņiem ir jāiet kaut kur, ir jādodās augšā, lejā, tā kā pa pupu augšā, pārku lejā, jā, vai vienkārši kaut kur aiz triedviņām zemēm, aiz triedviņām jūrām. Nu, tur vēl arī stāst par simboliem, kur, kā, uz kurieni, jā, vertikālā vai horizontālā, bet viņam ir vienkārši jāiet. Nav variantu, viņam ir jāpārceļas no vienas pasaules uz otru. Viņam ir jāpārceļas. Un šie te visi palīgi, brīnumdarītāji dzīvo tur, tajā otrajā pasaulē. Viņi nedzīvo tajā sociālajā pasaulē, tajā fiziskajā pasaulē. Viņi ir tur, otrajā pasaulē, visās pasakās, brīnum pasakās, kuri jādodas ceļā. Un Paracels ir teicis, ka pasakās atspoguļotā brīnuma valstība ir neredzamās garīgās redzamās dabas analogs. Un es to saprotu tā, ka, nu, tā kā ja skatāmies, ka viss pasakā notiekošais ir arī manī, tad varonis iet pat aciņu, viņam priekšā nāk vecs večuks, izsācis. Viņam ir viens maizes kumusiņš. Un viņš pabaro viņu, vai viņš tur redz līdekļu no jūras izlakusi, vai putniņam ir bērniņi izkrituši, vai skudriņam tur kaut kas noticis. Tad visi šie te mazie tēli, šie brīnumu valstības neredzamais, nevis neredzamais, bet visi šie tēli, kas tur ir, viņi ir tā kā mūsu iekšējās daļas. Kaut kas manī pašā ir kaut kāda putniņa izkrituši no līgstīņas, kaut kāda līdekļa, tur atkal ir simboliska jēga katram tam tēlam. Jā, tātad ir kaut kas tāds manī, un kas notiek ar varoņiem? Ir šie te varoņi un pseidu varoņi. Jā, tātad trešais tēva dēls, kurš aiziet sasniegt savu mērķi, ir varonis, un tie pirmie divi dēli ir pseidu varoņi, jo viņi jau patiesībā grib to pašu. Kāpēc viņi nesasniedz to? Kāpēc? Kāpēc domā? Viņiem nav tīra griba. Tas jau ir secinājums, bet Viņi nedzird sevi. Ko? Viņi nedzird sevi. Tas ir tās secinājums, bet ko viņi dara vai nedara? Kur viņi aiziet? Kur viņi paliek? Kur pirmie divi dēli paliek? Kur logā? Tieši tā. Tad viņu darbības, viņi grib to pašu, tāpat, piemēram, sēdienu un atsmēt. Ja, analogs mājām pārējā. Bet sēdienu un atsmētu mērķis ir varbūt par iešanu akā. Kāpēc viņi gāja? Kāpēc sēdienu ielic akā? Ko viņai tur vajadzēja? Pēc Vārpstiņu. Priekš kā viņai vārpstiņa? Viņai bija bērns, viņa sodīs. Bet priekš kā viņai vārpstiņa? Viņai Viņai vērpšanai. Tātad viņa gāja akā, jo viņai pazuda darba instruments. Darba jēga. Viņai darbs, viņai jāvērt. Arī vērpšana ir ļoti simboliska jēga, tā kā aužsavu, jā, vai vērp, kaut ko veido no kaut kā, transformē no kaut kā. Viņai pazud tas pabatnieks, viņa vairs nevar. Viņa laižās zemapziņā, viņa laižas pazemē zemapziņā. Un vai viņai bija mērķis, vai viņa sasniedz vispār savu mērķi? Jā, viņi sasniedz. Vai viņa dabūja vārpstu? Jā, dabūja. Kā Kurā pasakā, citā viņa vispār nedabūja. Bet ko viņa vēl dabūja? Viņi visu kaut kādas labumus. Visu kaut kāds labumus, jā. Kāpēc mācmeita laidās akā? Pēc labumiem. Viņi gribēja to smukumu un to bagātību. Tātad, redziet, tur tālāk man ir, šeit parādās jau uzreiz ceļa arhetips, kas nebija tā kā pēc Junga, bet pasakās ir ceļa arhetips. Un es arhetipu, man ļoti patīk vārds nospiedums, arhetipam, vārds nospiedums, kas tā kā, var tur ir ļoti daudz visas tās definīcijas, bet man ļoti patīk vārds nospiedums, arhetips kā nospiedums. Un pasakās ir ļoti fēns, man ļoti patīk tas ceļa arhetips, jā. Tagad varbūt ļoti daudz, saka, mēs arī tikko runājām par mērķi. Jāredz mērķis, vai pasakās mērķis ir galvenais. Process galvenais, ceļš ir galvenais. Ceļš ir galvenais, tieši tā. Ceļš ir galvenais un darbības, ko tu savā ceļā veic. Ja?
arī sēdienai mācmētāji. Būtībā bija tie paši. Tā pati ābele, tā pati maizes krāsne, vai kas tur vēl vecīts ar savu pirtiņu, jā. Tie paši, visi tie paši, bet darbības, ko viņas dara, ir atšķirīgas. Tātad tas ir tas, kas nosaka to tavu cenu, ko tu dabūsi par to. Ja? Tā. Tā vērtība ir attieksmēs. Attieksmē, darbībās, un īstenībā attieksmē, jā, un tur jūs tikko Tā labajā gribā. Tāpēc, ka bija labā griba. Jā, bet tas ir tāpēc, ka tas bija. Tad labā griba, tīrā sirds, jā. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi, ko es arī esmu saskatījusi pasakās tieši, kad mēs šodien arī ļoti daudz runājām, mēs runājām šausmīgi daudz par pagātni. Mēs visu laiku tā kā kavējamies pagātnē, kā tur bija, kas tur nebija. Tas ir normāli, lai tā saprastu to pieredzi. Bet es gribētu vēdināt mums drusīgi domāt par nākotni. Mācīties ne tik daudz no pagātnes, bet mācīties no nākotnes. Un pasakā, piemēram, brīnumputnus, ja, tur arī tie gudrie dēli ar visiem saviem lepniem kumeļiem un naudu sēž krogā, ja, un muļķītiem, protams, nav ne kaut kāda veca ķēva, kas tur palikusi stālī tikai maizes kancīts, ar kuru viņš arī muļķītis, ko muļķītis paņems, viņš jau dalās pat ar pēdējo maizes gabaliņu ar veciem večiem, ja, tur mežā satiktiem, kāda gudrība. Vai ne, no tā sociālā varētu tā spriekst, ja. Bet ko viņš vēl dara? Viņš dabū to brīnumputnu, bet viņš vēl paņēma princeses gradzenu. Priekš kā viņam princeses gradzens? Viņa jau viņam iedod. Bet viņš paņem to princeses gradzenu. Viņš jau varētu pateikt, priekš kā man tā kā brīnumputnu vajag. Es jau nācu iemīlējās. Tur tā nav rakstīts, ka viņš ir jāsaprot. Tur tā jāsaprot, jā. Bet šis te gradzens ir tas, kas patiesībā sakārto lietas, jo viņš nāk atpakaļ ar to brīnumputnu, vecākie brāļi viņu nogauj un paņem brīnumputnu, pārnes tēvam, brīnumputns nedzied. Ja? Un tikai tad, kad atnāk, tur atkal ir tie, kas viņu kām palīdzēja tas muļķītis, tie tur viņu atdzīvina, un tas ir pierādījums. Ja? Viņš savādāk nevar pierādīt, ka viņš paņem to brīnumputnu, ka viņš atnesa. Kaut kādā veidā, es nezinu kā, bet man ir tāds sajūta, ka viņš ir tik vietas un izgājis, acīm redzot visus šos te attīstības posmus, aizpildot savu pasaules karti, iepazīstot, ka brāļi var izdarīt arī tā. Varbūt nedomājot, ka brāļi var izdarīt, bet mācīties no nākotnes. Paņemt gradzenu, lai nākotnē varētu, es tagad fantazēju vienkārši par to, bet man šķiet, ka pasakās ir tas, ka mācies no nākotnes, domā uz priekšu, domā vēl uz priekšu. Kas tev brāļiem tā neuzticētos? Ko? Tad jau viņš tiem brāļiem tā neuzticētos, kā viņš mācītos no tās Jā, nākotnes. tad te ir tās, ka ja mēs paskatāmies uz tām daļām manī iekšā, ka manī iekšā ir šīs te daļas tās pašas, kad pasakām, tad arī manī ir kaut kāda tā muļķīša, pilnīgi naivā daļa, kur uzticās pasaulē, un ir vēl viena tā viņa daļa, kurā spēja paredzēt, intuīcija, spēja paredzēt, izdarīt kaut kādas darbības šodien, priekš nākotnes, spēja paredzēt. Kaut kā, tur tā ļoti daudz vēl visu kaut kas ir. Tā, tātad, kas notiek, ir tātad šī te fiziskā pasaule un ir garīgā pasaule. Un pa vidu kaut kur es iezīmēju, ka tas ir tā apzinātā dzīve, apzinātā izvēle. Ja mēs dzīvojam tikai garīgajā pasaulē, mums, ne uz zemes, ne šīs zemes cilvēki saka, ja? Ja mēs dzīvojam tikai fiziskajā pasaulē, tad mēs nevaram attīstīties, mēs nevaram saprast jēgu. Bet tad, kad mēs izprotam kaut kādu notikumu jēgu, jo jēga parādās šeit, kad jau par to pašu bērnu motivāciju skolā, tieši kam ir jāmācās? Tev ir jāmācās tāpēc, lai tu
matemātika jāmācās tāpēc, lai varētu aiziet veikalā un tev neapšmauc, vai varētu saskatīt naudu. Latviešu valodu tev jāmācās, lai varētu izlasīt autobusu pieturā autobusu sarakstu. Tad tev jāmācās labi, lai tu varētu dabūt labu darbu, nopelnīt labu naudu, uzcelt jaunu māju, dabūt jaunu mašīnu. Saprotat, par ko es runāju, ja? Tā ir tikai šis te vektors. Ja? Un ļoti daudz cilvēku šeit arī dzīvo. Ļoti ir šī te fiziskā pasaule, kur ir tikai reaģēšana, tev ir kaut kāds konkrēts lietas ir jādara. Un nepieslēdzot jēgu, nav skaidrs, pēc kā vispār ir jāmācās. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, man šķiet, ka to, ko mēs varam iedot, pedagogi var iedot, vecāki iedot, ir caur pasakām šo te jēgu. Jēgu, priekš kam, kāpēc tu to dari? Un nevienu soli patiesībā pasaku varoņi nespēr bez jēgas. Viņi reizēm iet, kur acis rāda. Aiziet tur, nezinu, kur, es to nezinu, kur. Ja? Bet viņi iet. Ja? Arī dzīvē varbūt kaut kur ir vienkārši jāiet. Varbūt vienkārši jāpaceļ, kas saka, ņem savu gultu un staigā. Ja? Nu negula, nečīksti. Un neviens varonis nav palīdzis gulēt mājās un beigusies pasaka laimīgi. Nav neviens. Ja? Pasaka varoni tādu nav. Pasaka nav, tad nebūtu pasaka. Ja? Tad ir gan tie motīvi, ka noguļ tur bezmaz vai ļoti lielo mūžu un to lielu daļu uz tās krāsnes vai pelnušas vai kas tur. Un tāpēc tam, ka viņš ir stiprinieks, ja? Bet viņš tur guļ tā, ka liekas jau cik var izturēt. Par to gulēšanu arī ir tā, ka mums patiesībā ir arī tas cilvēkam, ir arī tas latentais periods. Ja? Kad, ko mēs miegā daram vispār? Skatāmies pasakas. Zemapziņa strādā. Ja? Zemapziņa strādā un ļoti daudzās brīnumpaskās, tad, kad ir tā sēdienītē, ka viņa nonāk pie raganas vai kaut kur, kad viņai uzdot uzdevumus, tad ļoti daudz, gan visu tādu pasakāts ir šis te motīvs, kad viņa aiziet, kad viņai ir jādara ļoti daudz darbi, un viņai tur kaut kas, tur tie palīgi pasaka, ej, gulēt. Rīt no rīta viss būs kārtībā. Ja? Gan meitiņu pasakās, gan puiku pasakās. Ir, jā. Ej un guli, jā. Ko tas nozīmē? Kam ir jāguļ? Fiziskai miesam. Miesam un smadzenam jāguļ, bet zemapziņa par to laiku strādā. Nu, kas notiek sapņos? Jā, par sapņiem jau fenomēns, jā. Jūs neesat piedzīvojuši to, kad vakarā galva plīst puš no rīta pamostās? Ir. Var jau pats uzdot sev vakarā. Var uzdot, jā. Un tā kā mēs šodien dzirdējām, cik ļoti liela apjoma var apstrādāt zemapziņu, ja, tad ir vajadzīgs šis laiks gulēt. Ja. Ko mēs darām tikai, kad mēs dzīvojam šajā fiziskajā pasaulē, ko mēs darām? Skrienam, nesājamies, kaut ko darīt. Un bez rezultāta. Ja. Krieviski sujitā. Latviski atkal nav tāda laba, liekas teici. Es nezinu, peršanās, jā, tā kā viss perās. Bet pasaka saka, ej gulēt. Jā. Nu, un tad, kad tu teici, jā, noguļ to konkrēto laiku, un tad, kad pieceļās, tā pieceļās un iet. Jā. Tāpēc reizēm vajag vienkārši atlaist visu un ļaut zemapziņai, lai mums strādā. Un pasakās ir šis stāsts par to guļāšanu. Tad instrumenti ir pamatošanās uz personīgo priekšstatu noteikti šāda, šitas viss, ko es jau tagad teicu, ja? Tie visi iepriekš, es jau gribēju parunāt par māti, tad ceļš, skaidrs, ka pasakās ir šis ceļa arhetips, un par māti, pasakās ir vairākas mātes, ja? Ļoti daudz visu tautu pasakās, ir šis tas sižets, kur māmiņa ir nomirusi. Pasaka sākās ar to, kad māmiņa ir mirusi. Man reizēm prasa, kāpēc, un šodien arī runāju par tām sēdienītēm. Sākas pasaka ar to, ka māmiņas nav. Un tad sākas nāk pamāte, ragana parādās, vai vēl kaut kas, tad parādās cita māte. Ja ir viss šis te iziets, tad
ir mirusi patiesībā tā labā māmiņa. Labā māmiņa ir mirusi. Jeb kā, ja tā būtu lūga, mūsu dzīve ir lūga, kur labā māmiņa ir tā, kas sagatavo aktieri priekš spēles, pūderē, sapfrizē, saģērb visu. Un tad, kad sākas katra cilvēka jau dzīve, tad māmiņa ātri pamet skatu. Ja? Dzīvē notiek tā, ka tad, kad iet jau, es tā salīdzinu ar teātri izrādi, iet teātri izrāde, aktrisē attirusi matu lente, tad māmiņa uzspīn uz skatuves, vēl tur kaut ko dara, vēl tur kaut ko čubina, vēl tur vēl kaut ko. Jūs saprotat, par ko es runāju, ja? Nelaiž vaļā. Nelaiž vaļā, ja? Un tāpēc šajās te pasakās ir, kad labā māte, labā māmiņa, kura tikai aprūpē bērnu, ir mirusi. Viņa ir iedevusi visu, lai tu varētu dzīvot, izdzīvot un aiziet no skatuves. Un tad parādās māte, kura, ko dara? Bendē nost. Bendē nost. Bet ko viņa dara? Viņa dod darbus darīt. Ja? Kāpēc šitā ir pamāte, kura bendē mums to nabaka sērdienīti, ja? Bet viņai ir labās meitas, viņas pašas meitas, kurām nav labā māmiņa mirusi. Viņas ir absolūti infantīvas, viņas ir nespējīgas. Ja? Tur nav mirusi labā māmiņa tām labajām meitām, tām īstajām meitām. Ja? Bet tai pameitai, tai sērdienītei labā māmiņa mirusi, viņai jāsāk dzīvot pašai. Viņai jāsāk dzīvot pašai, un viņai liek strādāt. Uzliek darbus. Ir raganas arī, ragana ir arī tā. Ragana patiesībā ir lielās mātes arhetips. Latviešu pasakās ir mazāk, citu tautu pasakās ir, krievu tautu pasakās lielā māte ragana, kurā ir pat māja, uz vistas kājas. Jūs varat iedomāties tik brīvu sievieti, kurā ir savs transporta līdzeklis, māja, kuru staigā, kur patīk. Ja? Vienmēr cik pašpietiekama, brīva sieviete. Tad nāk tā māte, kura spēj iedot kaut ko vēl vairāk nekā labā māmiņa. Ja, no kuras tad šī meitene varoņa var mācīties. Bet te nav, tā kā attiecināms uz to saucamo iniciācijas rituālu, kas patiesībā ir tas ceļš, tā ir iniciācija, kurā tev ir jānomirst kā, ķermeniskai būtnei un jāpiedzimst garā. Jā, tieši tā, un tā aiziešana no vienas pasaules otrā ir šī iniciācija. Jebkuras brīdīti iniciācija mazam sērdienītei un visiem. Jā, tas ir tās par iniciāciju. Viss brīnu pasakas, kur ir pāriešana, jo viņš atgriežas atpakaļ. Bet viņš atgriežas kāds. Pilnīgi savādāks. Jā, pilnīgi savādāks. Tieši tā. Tas, ko es arī ar savu bērnu pagājuši, es palaidu meitu uz zemi, no kuras valodu viņa pat nezināja, un pēc tam es domāju, ko es esmu izdarījusi. Bet notika iniciācijas rituāls, jā. Viņa atbrauca un viņa pilnīgi cits cilvēks atbrauca. Atgriezās. Viņa izgāja ļoti daudz un pārbaudīja viņu cauri. Un es neko tur neizdarīju. Es pazūdu no skatuves. Un gaidu. Un ļauju notikt tam, kas notiek. Kas tas ir par tālu? Es tieši pagājušā reizē sajūtu, ka es esmu šī princese Sikla kalnā, kura neko nevar izdarīt un kurai jāgaida vienkārši. Es te jūtu kaut ko līdzīgu. Bet tajā princesē Sikla kalnā arī notiek šī iekšējais darbs. Ja? Viņa guļ, un viņā iekšā notiek iekšējais darbs. Arī šie tēli, princese Sikla kalnā, torņos ieslodzītās princeses, kuras vai nu auž, vai nu kaut ko pīna savu zelta bīzi. Ja, dažādi tautu pasakās, dažādi. Tad viņas kaut ko dara tādu sežot uz vietas. Ja tā kā ir tas vīrišķais un sievišķais, vīrietim ir jāiet, jākaro, jāizcīna, jā, vēl un vēl vienu uzdara otru puķi, tur galvas, viss tur notiek. Sievietē tas viss notiek iekšā. Arī dzimuma orgāni mums ir ārā un iekšā. Vīrietim visu var redzēt, kas notiek viņā iekšā, sievietē nevar neko redzēt. Ja? Tad
tas viss darbs ir iekšējais darbs, un vīrišķais ir vairāk tas ārējais darbs. Un arī, nu, tā kā, ja mūsos ir šis vīrišķais un sievišķais, tad arī tur notiek. Ir kaut kādas lietas, ko mēs darām vīrišķīgi, un lietas, kad mums vajag vienkārši pasēdēt, stikla kalnā, lai iekšā viss notiek. Bet pirms tam ir jābūt sagatavotai augsnē, ir jābūt palīdzējušam tam. Lai viņi atnāk pamīgā. Ja, tad var satikties ar to savu lielo māti un var visu izdarīt. Var stikla kalnā sēdēt, ja pirms tam ir bijis šie soļi izieti. Ja tur ir tukšums, ja tur ir iztrūkums, tad var sēdēt stikla kalnā, cik grib, neviens nenāks. Ja, nesanāks. Jo zemapziņā nav uzkrāta tā banka. Ja, un tā kā ar tām pasakām, ar to pasaku lasīšanu, ar tās pasaules kartas aizpildīšanu, pamazām tā banka piepildās. Tas, ko šis te viss, tā abecīte, tas ir tāpēc, lai tiem bērniem aizpildīt. Tas, ko tu visu stāstīji, ir fantastiski lieta, ar ko visu aizpildīt bērniem to informācijas banku. Un tad viņš ir gatavs, un tad viņš var iet iniciācijas rituālu. Viņš var droši doties aiz trīdiņām zemēm, aiz trīdiņām jūrām, jo viņam jau ir palīgi. Viņš jau tik sastrādājis sev tos palīgus. Kas nāks tā, kas mums ir tālāk? Nu jā, par ceļa arhetipu es jau teicu, jā, kad uzdevumi ir pieņemt, ka ir ceļš. Ceļš, nevar nekas notiek, ja nedodas ceļā, un vēl arī pieņemt, ka ir ceļš, tas arī par pacietību, par izturību. Jā. Mēs visu gribam tagad. Coca-Cola lielāka, hamburgers lielāks, uzspied podziņas būs tagad, viss. Ja? Visu, ko gribam. Mums sola, televīzija, viss ir pilns ar to, ka nekur tev nav jāiet. Piespied vienu podziņu, tev atnesīs. Viss, nekas tev nav jādara. Jā, bet pasaka saka, ka nekā nebūs, tev jādodas ceļā, un tās ceļš var izrādīties daudz garāks nekā tu vispār domā. Jā. Tagad tas ir, un tu nezini, kas tajā ceļā arī priekšā stāsies. Jā, viņš var sanākt pat vēl garāks. Un tad nokļūstot katrās krustcelēs, mums jāizdara izvēle. Un kāpēc cilvēkiem ir ļoti grūti izdarīt izvēli? Es tagad arī neatceros tieši, kas no psihologiem to ir teicis, ka viena izvēle paredz pārējo izvēļu nāvi. Tad, kad mums jāizdara nopietna izvēle, tad no kaut kā ir jāatsakās, un tas mums druskuņi ir klāt nāves bailes. Jo viņa mirs, izvēlos šito puisi, tātad man būs tāda dzīve, izvēlos šito puisi, būs tāda dzīve. Ja es izvēlos šito, tad tā dzīve mirst, delīt, jā, nav vairs. Nu, par jebko. Ēdīšu šito ābolu, tad to es neēdīšu. Nu, labi, es varētu ēst abas ābolus, bet tā, un tāpēc ir bailes nokļūt krustcelēs cilvēkiem, jā, kad kaut kāda nāve iestāsies. Tātad ar visiem tēliem jāsastopās. Izturība, pacietība. Nu jā, pat veidojam savu dzīvi, un par to izturību runājot šajā te pasaku projektā, pasaku lasīšanas vakaros mums bija izvēlēta lasīja latviešu tautas pasakas, vienu īsu un vienu tādu garo pasaku. Un mēs apzināti izvēlējāmies tās ļoti garās pasakas, lai viss notiek. Un tās pasakas lasīja jaunie aktieri, kas mācās par aktieriem, studenti. Un es vairākos biju pati un arī bija tā ļoti interesanti, ka to garo pasaku lasu, tie aktieri bija, viņi smuki lasīja, intonāciju, visu lomās un tā. Un bērni sēž šitā te, mutes vaļā, sēž klausās tos aktieros, vecāki tur sēž. Un pēc tam bērniem prasa, vēl gribu, jā, kuru īso vai garo? Garo! Un tad, kad mēs ar vecākiem pārspriedām, es saku, kāpēc jūs tik garas pasakas izvēlējāties? Tie bērni taču nevarēja nosēdēt. Jā? Bet patiesībā kas nevar. Jā? Tas ir reāls novērojums, tas, kas mēs projektā novērojām. Protams, nav runa par maziņiem.
par mazajiem bērni nevarēja, bet, nu, tie, kas ir lielāki, mums bija uzstādījums, kad ir no 5 gadiem nāk uz tiem vakariem, bija daži mazāk. Bet tāds bija novērojums, jā, kad vecāks saka tādas karas. Paši mēs nevaram, paši pieauguši, esam pazaudējuši savu ceļu izpratni, ceļu esamību, izturību. Nu tā. Tas ir par radošo domāšanu. Es domāju, ka jūs izzināt par radošo domāšanu, tas nav nekas jauns. Un tas ir prezentācija tā kā viss, bet tur ir ļoti daudz uzrunāt pasakām. Cieši bija brīnum pasakām. Tāds jādāt par tām pasakām. Nu, it kā tevi tas ir salikts apmēram par tiem vecuma posmiem. Kad it kā, nu, būtu svētīgi tajos vecuma posmos tāds tās pasakas, bet īstenībā jau praksē vienmēr ir tas, ka, nu, viņi jau ļoti labprāt klausās arī tās brīnuma pasakas arī mazākos vecuma, nu, jaunākos vecuma posmos, un īstenībā, nu, viņiem ļoti patīk, un... Jā, viņiem patīk un ir jālasa, īstenībā jālasīt var visas, jā, bet tā kā jāpaskatās par tiem vecuma posmiem. Tas vienkārši kas kaut kuram dod tajā brīdī, jā? Jā, nu, izprast, ko tas dod. Jā, tā, lasīt, protams, var arī, mēs varam savā pieaugšā vecumā lasīt dzīvnieku pasakas un priecāties. Jā, un atrast, un katrā vecumā atradīs arī kaut ko jaunu, un katru kaut ko priekš sevis. Jā, bet, nu, tas ir tā, es mēģināju tam šim te visa šī te pasākuma, tā kā, nu, tā kā ielikt tajā kontekstā, par to grāmatā likšanu, nu, izglītībā, kādas pasakas varētu likt, un arī, nu, tur ir jāpaskatās arī, kā uz viņām skatīties, kāds jautājums bērniem uzdot, tur ir kolosāls darbs vēl ir ar šīm te. Un vēl, ko es gribēju teikt, kas mums projektā, iznāca laukā, jo es arī ļoti daudz, man šobrīd ir uz pedagogu tām konferencēm, man aicina un arī uz bērnu dārziem, kur gan ir vecāki, gan ir pedagogi, un visi viņi vienā balsī, ļoti, nu, gandrīz, varētu teikt, ka 99% saka, bet kāpēc tajās paudzes pasakās tik šausmīgi daudz vārdvērtības? Jums arī radās šis jautājums? Mums, laikam, ir izskaidrots. Jā, mums nav vairs jautājumi. Kas jums liekas, ka es nezinu? Valdara pedagoģijā. Un kas tur ir izskaidrots? Tas ir arī, kā tu saki, ka tie ir arhetipi, un kas bērni norūda situācija, kas viņam vēlāk būs dzīvē jāsaskarās. Un ka īstenībā, ja viņš ir izdzīvojis vairākas reizes pasakās, un jau pasakās spēj pieņemt, viņām būs iekšējie spēki, pēc tam dzīvē ar to saskarties. Jā, jo man arī daudz mammiņas saka, un bērndārs audzinātājs saka, ziniet, es tos fragmentus izlaižu laukā. Jā, es saku, bet nu, tad saku tā, labi, jūs tagad stāstiet tam bērnam, ka tā pasaule ir laba, viss ir skaisti, ka puķis mums drusciņi nelabs, un ar puķi var sarunāt, vai vēl kaut ko, un nevajag viņam tur tās galvas cirst, un vēl mazāk kasima, tāda, bet tad, kad tas pats pieminētais piemērs ar to mašīnu, kas piebrauc, smuks onkuls, saldu mēlīti, garšīgām konfektēm. Un tad mamma saka, vai audzinātājs saka, tu jau mašīnā nekāp iekšā. Bērnam ir neizpratni. Mamīt, kā tu man melo, tad, kad tu man saki, ka pasauli ir laba tikai, ka nekādu asiņu nav, ka nevienam nevajag teikt nē, nevienam nav jānogalina. Ja tad, kad tu saki, ka tas onkuls ir slikts un ka viņš ir tāds labs. Viņam smuka mašīna bija un garšīgas konfektes. Kad tu mamma man melo, kad tu audzinātā man melo, tad, kad tu izskaistini to pasaulē, saka, ka tam onkulim nevar sēsties mašīna. Un tad parasti mammas aizdomās, jā, ka vajag melot. Pasaulē ir tāda, pasaulē ir puķi, pasaulē ir viss kaut kas un pasaulē ir nāve. Jā, tās ir mūsu pieaugšo nāves bailes patiesībā, kas liek izņemt, izsvītrot. Un kāda ir atšķirība, jo vecāki saka, bet dzīvē tagad ir tik daudz ļaunuma apkārt, vai tiešām viņam vēl arī pasakās jādod ļaunums. Bet šeit ir ļoti liela atšķirība, kad dzīvē mums ir ļoti daudz ļaunuma, nāves, vardarbības,
bezjēdzīgas. Nu, nošāva vienu kinoteātrī Nāve ar jēgu vai bez jēgas, kā jums šķiet? Bez jēgas. Bet kurām puķim ir galva nocirsta bez jēgas? Pasaka asins, vardarbība, kaut kas tāds bez jēgas. Visam tam ir jēga. Es to saskatu tā, ka šeit ir galvenā atšķirība. Ja, un jāņem ir vecās pasakas, tās īstās vecās pasakas, un jāstrādā ar tām, nevis jaunajām. Un vēl arī par iztēli, arī šeit gāja runa par iztēli iepriekšējā, kad šīs te jaunās grāmatas visas, kurās ir tās skaistās krāsainās bildes, viņas absolūti. Un paskatās, es teiktu, aizgāju grāmatnīcā, skatos princešu grāmatu, princešu pasakas, foršas pasakas iekšā. Bet visas princeses, pēc viena ģīme, visas bārdības. Un kāds ar iztēli, ja? Jo mēs paši, man piemēram nepatīk izlasīt grāmatu un pēc tam iet uz filmu. Mums nav tā. Es izlasu grāmatu. Filmu visu sabojā man. Es jau iztēli esmu tur ieraudzījis to aktieru, visu to vidi, visu es redzu. Un grāmatā man viņa rīktīgi saliek rāmjos tur. Vidējā filmā, jā. Runājot par lasīšanu, pieņemsim izteiksmi. Bērniem patīk, ja viņiem lasa izteiksmi. Viņiem vajag lasīt. Bet, Valdorf, dārgajā tieši ir tas aspekts, ka tev jālas tādā, diezgan tādā, ne monotonā, bet tādā ļoti neitrālā tūmai balsī, bez tās iedzīvošanās, kas bērnam dod pašam vairāk vielas viņa fantāzijas attīstīšanai, kā viņš tur veido. Tad es tam noteikti nevaru atbildēt, jo man šķiet, ka tieši... Nu, varbūt tas ir tieši tas pats, kas ir stāsts par bildēm. Jā, piemēram, Lelītas arī tur veido, tur tikai atstims, un tur nav ne smaida, neko, tad viņi paši to... Bet tad iztrūkst tas emocionālais. Es nezinu, es domāju, ka tas bērns viņš pats. Bet viņš jau... arī strādājis, es arī esmu ar tiem bērniem strādājis Valdorf pedagoģijā. Viņam jau lasa 2 nedēļas tās pasakas. Jā, viņš viņā iedzīvojas, un viņš jau tas ir kontekstā. Jā, tajā, un tajā pirmajā nedēļā lasa tikai viņiem priekšā. Principā nevis lasa, bet stāsta. Nu, stāsta, jā. Jā, stāsta. Pasaka stāsta, nevis lasa. Un tā, kad tu nokļūdies par vienu vārdu, tad viņi tev vienmēr izlabo. Jā, tā. Un tikai 2. nedēļā rāda to, ar tā lelītēm. Tā ir ideālais variants, ka 3. nedēļā viņš pats vēl, 3. nedēļā tie bērni paši tad rāda to pasaku. Jā. Tad jā, bet ja mēs no tās konteksta izrādām vienu šo te monotonu lasīšanu, tad tas jau, nē. Jā, bet ja tā ir sistēma, tad jā. Un viņi grib vēl to pašu pasaku, un viņi pēc tam grupiņā, tad viņiem brīvā rotaļa, tad viņi paši ar sevi, tad viņi to motīvu atkārto, un viņi, veido. Tas ir ļoti fēni, jo tad bērns paņem no tās pasakas tieši to, kas viņam ir vajadzīgs. Un tad var just, ka tie lielie pieņemsim, kad viņš to visu saorganizē, un tie mazie viņam viens tur pienesiens, tur tas otrs, kad tur tā veidojas viss arī tā sociālā. Jā. Un tad tā ir sistēma, un tad tas ir fantastiski, tas ir ļoti labi. Tad tas rosina iztēli un fantāziju, jā, bet ja lasa, ja pateiktu šādu vecākam, ko bieži vien vecāki arī dara, un es to grāmatu reisenos laikos. Tā notiek, pārdos vecāks vakarā, bērni tur, pasacīja, un viņš tā arī izlasa. Bet tas nav pēc Valdorf pedagoģijas. Nē, tā nav jau tā attieksme. Un viņu pasaku nelasa, viņu stāsta. Jā, protams, ka tas ir tā konteksts. Jā, bet vienkārši to, ko var iedot vecāks un pedagogs, lasot vai stāstot, vai arī kaut vai tās pašas platas tāds, viņa plats vairs nav diski, pasakot, arī viņi ir labi. Jā, jo arī tur ir tas foršais, ko var nodot. Ir labi tas, ka viņi vēl muzikāli daži ir noformēti, un starp tām pasakām ir tas tā muzikālā nokrāsa, un arī dod kaut ko emocionāli klāt. Es saviem bērniem vakarā lasu pasaku
un viņi viņu, nu, tā kā dzer. Mēs neanalizējam. Es uzskatu, ka tāda analizēšana, viņa tiešām būtu vairāk pedagogu uzdevums. Jā. Bērnam vakarā no vecāka vajag šo rituālu. Rituālu, kurā viņš sajūt mieru, sajūt drošību, ka viņš var laisties tajā pasaulē. Tiešām laisties zemes caurumā iekšā un tā. Tā kā vakarā lasot pasaku analizēšana, viņa tā kā pieslēdz šo loģisko domāšanu, un cik viņa bērnam mazam ir, teiksim, 3-gadīgam, jā. Tur īsti nav, tās ir vienas emocijas. Tur tikai jāliek iekšā. Jā, tur ir tikai tas, un tad ir šobrīd tā situācija, ka tiešām katru vakaru lasot, ka viņi no rīta kā pamostās, ka sāk tos teātrus spēlēt viens ar otru trietā, un sāk vienojās par noteikumiem, un tu būtu tas, un tu teiktu to un to. Un es viņiem paprasīju, jā, un viņi saka, nē, es būšu tas un tas, nu labi, tad es būšu tas un tas, ja viņš teica tā un tā, tad es darīšu atkal tā un tā, nemitīgi notiek tā pielāgošanās, ja, tā, to sauksim par socializēšanos, ja, ne, kas ir ļoti būtiski. Un es viņiem prasīju, kāpēc nākotnes formā, kāpēc ne tagadnes, un tu saki to un to. Un es tad daru tā un tā. Un tad man viņa dusmīgi atbildēja, kā tu nesaproti? Tā taču ir spēle. Mēs tā spēlējamies. Mums saka, visu nākotnes formā. Modelē nākotni, jā. Viņiem nepatīk modelēt tagad. Viņi vispār jau tā kā modelē to savu nākotni. Tā pasakā, tas tā notiek, jā. Tur ir vēl interesanti, ka mani bērni spēlē tās pasakas teātrīšos, tad viņam tagad palielāk jau atzīstās, ka viena meita nekad mūžā nespēlēja sliktos varoni. Un tai otrai vienmēr bija jāspēlē vecenes, pečus, raganas, vai sliktās mācamēs, bet tā viena nekad mūžā. Viņa raudādama un ņemdamās. Tad vienkārši spēle nenotiek, ja viņa nevar būt tā labā meita. Jā. Tas arī ir interesanti, kas tam bērnam, ka viens atļaujās būt tas un tas, viņš varēja ar sevi. Vienam ir ļoti strikti principi, kā ir jādzīvo, kāds ir viņš. Bet iespējams, ka viņš tad arī pa dzīvi tā. Tad arī ir svētīgi, ka mums tā bērndārzā ir tā lomas, ka mums ir tā, ja mēs visu nedēļu spēlējam ar lomām, tad mainās viss, dabū izspēlēt visas lomas, un ir tādi, kas atsakās, jā. Un viņš vienreiz atsakās, otrreiz, trešreiz, bet kaut kad pienāk tas brīdis, kad viņš tomēr, viņš tā kā augtam briest, un kaut kad viņš tomēr nospēlē. Jā, tu šeit, ka bērndārzā, ka daudz bērnu tas savādāk. Riskē iziet no savas komforta zonas. Jā, bet paštāv. Jā, tad, ja tur notiek, jā, Adolfā, ja tur vēl, un viņš patiešām nobriest, tad ir rīktīgi labi. Nē, ir citi, kas viņi tajā nedēļā arī nenobriest, un viņam pusgadu nerāda, viņš vispār negrib tēlot, viņš nejūt sevī to, viņš negrib būt tajā uzmanības centrā. Mēs tad teiktu, jā, viņš piekrita. Jā, bet ir cilvēki, kuri vienkārši viņi tādi ir. Viņi nebūs dzīve uzmanības centrā. Viņi būs otrā plāna aktieri visu savu mūžu. Un varbūt viņi maz nevajag piespies. Tā jau dot iespēju. Tur viņus nespiež. Nē, es domāju vispār tā kā par tavu jākumu, var jau pateikt, nē, tu tagad spēlēsi šito te. Bet, ja viņš, tas droši vien, ka vēl nav vispār nav jāiejātas, ja spēlējam. Jā, manā skatījumā pasakas, nav obligāti tikai jāstāsta. Tas ir viens no aspektiem, ka tam bērnam ļoti patīk tas rituāls, kad notiek grāmatas paņemšana. Un tagad viņas atvēršana. Un tad tu apsēdies ar to grāmatu, un tu viņu lasi. Un tu sāc lasīt ar to, ka reiz dzīvoja 3 dēli. Un 1, 2 bija kādi, un 3 bija muļķīts vārdā, tā bērna vārdā. Viņš uzreiz pieslēdzās tai pasaka. Es esmu tas varonis, jā, un ja tur ir, kā manā gadījumā vēl māsas 2, jā, tad
nu, tu būsi tur kaķene un tu būsi tur tas, un tā viņiem ir īpaša interese klausīties to pasaku, kas tur būs tālāk. Jā, tad viņi tūliņ viņu attiecina uz sevi. Un šeit ir tas pasakas dziedinošais spēks. Es varu pastāstīt no savas dzīves piemēru, kā es, tad, kad es sāku pasaku terapiju mācīties, es sapratu, ka, wow, es šito jau esmu darījusi pati savā dzīvē. Es biju maza, es nezinu, es dzīvoju laukos, esmu uzaugusi laukos, kur nebija bērndārs. Nu, un mammai jāiet darbā, visiem jāiet darbā. Mani bieži atstāja mājās vienu. Es nezinu, cik bieži un cik ilgu laiku, bet es atceros ļoti labi, jā, ko es darīju. Es atceros vienu momentu, kad, ziniet, dzējulīt par gribulīti. Visi zin, jā. Es atceros, kā tā grāmata izskatās, atceros, kā viņa smaržoja, es atceros, kur viņa plauktiņā stāvēja un kur es gultā sēdēju un viņa lasīju. Nu, es jau mācēju lasīt, es nezinu, cik man bija gadi. Bet mamma nebija mājās, es biju viena pati, un es sēžu un lasu to gribulīti, lasu, un tad, kad es nonāku vietā, tur, kur burvis aizpūš mammu tālumā, es sāku raudāt. Es raudu, izraudos un sāku lasīt no jauna to dzējulīti. Izlasu līdz tā vietai, kur burvis aizpūš mammu tālumā, un es atkal sāku raudāt. Es nezinu, cik reizes es to darīju, bet es atceros, ka es to darīju. Un tagad es tikai sapratu, ka patiesībā tā bija pasaku terapija. Jo kas tajā brīdī ir noticis ar mani? Mani mazu bērnu, 4 vai 5, kā viņš kaut 5. Jā, jo kas ir noticis? Atnācis ļaunais burvis un aizpūtis manu mammu tālumā. Es nezinu, kas ir noticis. Man ir vienalga, vai kolhozāja darbs, vai vēl kaut kas, jā. Bet tas ir ar mani noticis. Man mamma ir aizpūsta tālumā. Un kas to ir izdarījis? Nu, ka ļaunais burvis, ne? Nu, tā kā simboliskā izpratne, jā, pasaules izpratne. Un es izraudu savus sēras. Es izraudāju, un mamma jau to nezina. Viņa vēl šodien nezina. Droši vien, ka viņai vēl jāpastāst. Viņai ir jāpastāst šīs. Jā. Bet tas arī notika. Un noteikti, kad atnāca mamma mājās, es biju priecīga un laimīga. Es biju izdziedinājusies. Un tas noteikti ar pasakām, kad bērni saka, kad bērni uzkarās, saka, ka uzkarās bērni uz pasakām, viņš vēlreiz un vēlreiz, viņš nezina, kas ar viņu notiek. Viņš nesaprot, pieaugšais nesaprot, kas ar viņu notiek. Bet tajā pasakā viņš izdzīvo. Te viss notiek, šiti notiek, zemapziņā notiek, sakārtojas, un viņš aiziet. Tas bija noticis ar mani. Pēc tam sapratu. Es pasaku terapiju pazinu jau ļoti sen. Es ļoti priecātos, ka tiešām būtu tāds krājums, kur ir konkrēts šīs tās svarīgākās situācijas, jeb tie gadījumi, ja, kuriem ir derīgas tieši konkrētās pasakas, ja, ka tu būtu psihologs, teiksim, ieteicis, ja, jo ir tā, ka, strādājot skolā, gadās bieži vien situācija, un viņa ir ar vien vairāk, ka klasē ir, viens, tāds nevaldāms uzvedības, vai puišelis, vai viņi ir 3, pieņemsim, tad visa klase ir faktiski, vienos nervos katru dienu, un skolotāji arī, cīnās kā māka cilvēks, ja. Bet, ja šie skolotāji būtu, tie galvenie un raksturīgākie uzvedības, ja, šādas tipu uzvedības, tie risinājumi, kā pasaka terapija, tad viņai nevajadzētu būt psihologam, lai meklētu to risinājumu kā kolektīvi. Tas ir atcīmredzot kolektīvs darbs, jo viņš ir jārisina sociālā vidē, jo šie bērni, kuri ir ar šo neciešamo uzvedību, viņi mājās ir brīnišķīgi. Bet tikko viņi nonāk šajā klasē, sociālajā vidē, viņi ir ar deformētu uzvedību. Jā. Manā prātā pasaka par vecīšu cimdiņu. Jā. Viens ieņem vietu vecīšu cimdiņai forši, otrs atnāk 3., 4., 5. un atnāk klāts. Kas notiek? Jā? Sakam citu versiju.
Skrien garām, viņi visi tur salienot. Nu, visi, nu jā. Tad skrien garām galīs un iedziedās. Ir arī tā. Un viņi sabīstās un sāk klausties laukā, un tāpēc sabīstās. Jā, bet jebkurā gadījumā kaut kāds tur. Nu, tas ir savādāk, ja, bet man iet, nu, ja, piemēram, kā mājās, tu ieved Jāni, Pēteri, vēl kaut kur atsauc ciemos, atnāk, es nezinu, ģirtiņš un nozog tēti pūksteni. Nu, tas ir kāds, tas ir lācis, kas atnāca un visu izpostīja. Vairāk man, lai teica, nelādīs draugus mājās. Nu, kad tā, pēc tāds. Vēlreiz attiešoties pie tā gadījuma, ko es minēju, klase, ja, skolotāji, bērni un šis neaudzinātais, nu, bērns ar kaut kādām uzvedības problēmām, ja, kuras ir cēlons, ir mājas situācija vai nu, paša, teiksim, kaut kādas psihiskie traucējumi, ja, nu, dažādi, bet viņi ir viegli traucējumi, viņi nav, nu, teiksim, tik smagi, lai viņš būtu speciālā skolā. Tad, ja šis bērns pats it kā nelūdz šī iniciatīva, ka viņam vajadzīga palīdzība, nenāk no viņa, tad vai viņam ir iespējama vispār šī pasaku terapija, nu, piemēram, skolotāji, nu, redz, ka neiet mācību procesu, nu, kaut kas ir jādara. Izsauc vecāku uz skolu, vecāku skolu, noplāt rokas, nu, ko es varu darīt mājās, viņš ir labs cilvēks, un ko jūs man tagad sakat, ka viņš tāds, bet viņa uz savu galvu faktiski, vai viņi drīkst vispār ņemt, nu, ja arī būtu atrasts, nu, pasakas tās svarīgākās, ņemt un izspēlēt, likt, nu, teiksim, sadalīt lomas un tagad izspēlēt, kur ielikt šo bērnu. Jo tas faktiski tomēr ir psihologa darbs. Bet būtu labi, ja to darītu pedagogs. Gan jau, ka pedagogs var to darīt. Viņš var darīt savās... Tas sauciens pēc palīdzības. Nu, savā ziņā. Tas norāda kaut ko. Viņš var to kaut ko, nu, tā kā saka. Bet es domāju, ka sanāk, ka, nu, es tev uzspiedīšu to terapiju, redz, te sanāk tā doma, nodoms, ja, ka es tev uztaisīšu terapiju, lai tu man visus neizvestu no pacietības un arī mani neizvestu no pacietības. Kā, bet mums ikdienā mums ir noteikti tas, ka mēs ejam cauri tiem tēliem un spēlējam tās pasakas bērnu. Redziet, šeit ir tas baisais vārds terapija. Ja? Jā. Tas, ko es daru ar pirmskolas pedagogiem, nu, tajā programmā, es viņiem nesaku, ka mēs runājam par pasaku terapiju, bet gan par palīdzēšanu ar pasaku. Jo pasaka ir pieejams instruments pilnīgi visiem. Par dziedinošo spēku. Jā, tas ir uzreiz noņem to atbildību, ka tev ir jābūt psihologam, kurš risina kaut kādas problēmas. Tāpēc es arī daudz par terapiju un nerunāju arī ar pedagogu, arī ar vecākiem. Es nerunāju par pasaku terapiju. Es vienkārši varbūt kaut kur izstāstu, ko es daru, nu, kā terapeits, ka es tiešām darbs. Bet tas ir vispieejamākais instruments. Vispieejamākais. Tas faktiski atvieglo, nu, tās bailes, ka kā tad es neesmu terapeits nekāds, un es tagad ņemšu un kaut kādu dziedināšanas seansu taisīšu. Tā jau ļoti liela taisnība, jo pilnīgi visur, kur vien parādās tādas lietas, uzreiz viņi piekot, pasarga Dievs, to nevar darīt, ne speciālists. Nu, tā jau tiek visur piekulināts. Jā, psihologi sevišķi to saka. Cilvēkiem ir jābūt sagatavotiem. Nevar kaut kāds lietas darīt mehāniski vai formāli. Nu, var es zinot mūsu, teiksim, mūzikas skolotāji, kuri ļoti uz to ārišķo vērsta, es nezinu, vai būs labi, ja viņa piedāvās bērnam izspēlēt pasaku. Bet arī pašā laikā teātris sporta skolotāji, ja to darīs, tad tas būs dabiski un sinhroni, un tie bērni būs uzsildīti un sagatavoti. Jā, nu, tieši par šo te vecīšu cimdiņu, ja, kā uz Ziemassvētkiem ļoti daudz bērnu dārs gatavo. Ja, nu, tā ir tāda ļoti tāda viena no pasakām, kas tiek gatavot. Un tur, tur dresē to bērnu. Tagad tu saki tādu tekstu, ja, un tu viņu iemācies, un tā nav, tas nav dziedinošais spēks. Vienu nedēļu stāsta, tad vienu nedēļu rāda, un tad tad tas ir. Tad viņš izdzīvo viņā ir iekšā visus aspektus, viņš izdzīvo, nevis nospēlē mehāniski iemācītas lomas, bet viņš izdzīvo, un tas ir. Tad arī parādās, cik kurš no bērniem ir spējīgs tvert tekstu un pēc tam viņu izrunāt. Nu, kur to nespēja, tad viņi arī to savu lomu, viņi, neatcerēsies, vai, viņi nespēja klausīties,
nevarēs arī. Un šeit jautājums arī par šo pasakas jēgu. Ja viņu gatavo kā priekšnesumu, lai viņu parādītu citiem, Nu jā. ja, tad te zūd tā pasakas dziļākā jēga. Ne, tāpēc jau arī tas ir, kad valsts dārziņos ir Komunikāciju veicināt. Priekšnesuma tas ir galvenais, kāpēc tā pasaka tiek gatavot, tāpēc, ka ir priekšnesums. Jo mums ir tā, ka mēs 2 reizes gadā kaut ko vecākiem parādam, un jau tad tā kā jau tā ļoti tā doma ir, ka... Tur ir dilemma, ja, ka no vienas puses ir jāsagatavo tie bērni. Jā. Nu jā, un tad tas ir, ko es zīmēju, ka tas ir tajā pazaka ir ielikta fiziskajā pasaulē tikai, ja, bez tā garīgā. Viņi ir ielikta tur tā, forši, smuki, mums jādara tas, tāpēc, ka jāparāda vecākiem, labi tērpu, smuki, tev jāmācās tas, un nav jēgas ūdu, nav tas garīgā komponenta. To jau nevar arī cilvēks, kuram pašam tās materiālās vērtības brīdī dominē tā garīgo pasauli. Ne, tāpēc es domāju, ka ir jāizglīto pieaugušie, vecāki, pedagogi. Un vēl viens jautājums ir, tiešām, viņi kādas 3 nedēļas šie pedagogi dresē. Es teiktu, tā tiešām dresē bērnus, iemācies tur to tekstu, šeit tev tas uz lapiņas uzrakstīts, mājās iekal atnāc un tā. Viņš jau pat nesaprot to kopējo var būt. Ka viņam pēc tā ir jārunā. Bet tad, kad viņš ir tiešām atkārtojis, ja, tur, pieņemsim 2-3 nedēļas pirms Ziemassvētkiem parasti gatavo, ir paši svētki. Šie svētki viņam ir nozīmīgi, jo viņam tiek uzvilkts tērps, kaut kāda maska varbūt tur ir, ja, un nāk vecāks viņu vērtēt, skatīties, jā, tur ir tā sirsniņa viņam, tajā mirklī atverās, un atverās priekš vecākiem. Tas nav tikai tāds priekšnesums, bet viņš ir samulsis, viņš baidās, jo viņš zina, ka viņu vērtē, bet tomēr tas ir notikums, tas ir pārdzīvojums kaut kāds. Viss šī situācija ir pārdzīvojums. Bet tas ir kaut kas cits, pilnīgi, kā to saka, paralēls šai pasakas jēgai un tai būtībai. Tur nav tā. Tas ir nesaistīts ar pašu pasaku, šis pārdzīvojums. Tā ir formāli vienkārši pasaku izmantošana. Jā, ja pirms tam ir bijis tas, ka viņš jau tās vairāk nedēļas, viņš viņu ir izdzīvojis, viņā viņa ir bijusi, tad vēl varbūt tā viena diena galā, un tas ir savādāk, tas ir veltības tiem vecākiem, bet ja viņam nav atpakšā šī dzīvā pasaka viņā iekšā pašā. Tas ir tas, ko Moreno arī, psihodrāmas pamatlicējs un grupu terapijas aizsācējs ir sacījis savā pasaules uzskatā, ka bēdīgākais ir, ja māksla ir atsevišķi no cilvēkiem, ja? Ja tā teātras zāle sadalās skatītājos un tajos, kas to rada, ja? Precīzāk nevis rada, bet pēc viena scenārija tā kā atkārto no izrādes uz izrādi, ja? Un kad tas brīnums, man liekas, tas kas mani atkal atgrieza šajā folkloras pasaulē, ir tas, kad es savā noslēguma darbā rakstīju par to, kā tad es radu to savu pasauli tagad, ka tiešām manā pieredze arī bijis, kad es daru priekš kaut kā, un es esmu atdalīta no tā, bet ja es to radu pilnskanībā un saskaņā ar sevi, tad tas ir, kad mēs radam arī kopā, tas ir tas, kas ir tik dabisks latviskajai kultūrai, izdzīvot rituālus dabiski, ar konkrētu mērķi un jēgu. Un šie rituāli ir starp šiem darba periodiem, ka tie ir tā svinēšana un kopā būšana un kopā radīšana. Tas ir tas būtiskais, kas ir vērtīgs folklorā. Jeb tā ir iztrūkstošā daļa izglītības procesā, rituāls kā tāds. Jo garīgumu nav iespējams iemācīt, ja, par ko mēs runājam iepriekš. Bet rituāls arī, ka viņš nav formāls. Ka viņš nav parādīt, ja, tā kā vējam visi tagad ķekatās. Uzliekam maskas, kas tu būsi, tu būs tāds, kas tur ir tāds scenārijs, jā. Maskas, jā, kādas tur ir, šitādi, bez jēgas, neizprotot jēgu tam rituālu. Tad tam arī nav nozīmes. Tur ir jāizprot, tā kā
Tā. Es gribētu strīdēties, vienmēr ir nozīme. Un arī tad, ja tas bērns kaut kādā vecuma posmā to ir darījis mehāniski, un tāpēc, ka skolotāja ir likusi, ir kaut kāds brīdis, ka viņš sāk domāt, kāpēc es to darīju. Vai arī varbūt viņš tā ir pieredze, ka viņš katru Ziemassvētku, viņš tā kā gribētu, viņš zina, ka viņam bērniem ir jāmācina. Tas nav tik viennozīmīgi. Tāpat kā nav viennozīmīgi tas, ka strādājot ar gatavu tekstu, ja tu tos bērnus atdali no jēgas, absolūti tā nav. Ja runāja par to, kāds ir pedagogs.